skaistā laikā vēl tik daudz interesantu cilvēku slēdzas klāt. Labi, nu ko sāksim lēnām, vai ne? Šovakar paldies jums visiem, kas esat šeit. Man ir tas gods un ļoti liels prieks stādīt priekšā jums Kārli Petersonu, kurš ir Zino pārstāvis. Kārlis ir inženieris ķīmiķis un ilgadēji strādājis ar ķīmisko zāļu ražošanu, ar tādu pieredzi. Pārējot izstāstīsi pats. Dodu mikrofonu un ekrānu tev. Labi, paldies, Liena. Paldies visiem, kas pieslēgušies šajā skaistajā laikā. Kā man viens paziņa teica, pie mums nav atvasara. Pie mums vasara turpinās. Tā kā tiešām vasara turpinās un turpināsies laikam vēl visu septembri, un tas ir tik fantastiski jauki, ka mēs to varam baudīt šajos apstākļos. Bet šovakar parunāsim par to, kas mums tagad tuvojās rudenī, un par to, ko mēs varam darīt lietas labā. Es tagad mēģināšu tikt pie nošērot savu ekrānu, kas vienmēr nedaudz tehniskās lietas rada nedaudz sarežģījumus. Man, kā jau Liena teica, inženierim, ķīmiķim gan, bet teikšu atklāti, ka es jau esmu praktiski tāds avantūristisks pensionārs. Vispār jau pensionārs es esmu jau sen, bet joprojām neliekos mierā un strādāju un darbojos. Un šodien man patīk sākt savus stāstījumus parasti ar, varētu teikt, bildi pa manu logu, skats pa manu logu. Šobrīd gotiņas neganās šodien, jo zāle ir tagad apļauta un ganības apļautas, un viņām šobrīd nav ko ēst, jāgaida attāls, bet šeit man viņas nāk visu laiku. Un man apkārt ir dzīvā daba. Un es to ļoti augstu novērtēju, ka man ir iespēja tajā dzīvajā dabā dzīvot un lūkoties, ka vēl jau galīgi viss pa galam mūsu Latvijā nav. Vēl tās dabas ir diezgan daudz, un katram jācenšas kādu stūrīti saglābt un saglabāt. Bet šodien parunāsim par, tagad man mazliet viņa atkal jāpalaiž, lai man aiziet prezentācija uz priekšu. Parunāsim par to, kas mūsdienās notiek ar mums un ap mums. Vēl neiet uz priekšu, es atvainojos, vēl neiet uz priekšu. Neparādījās uzraksts. Tagad parādījās. Skaidrs. Iespējams, ka man var būt kaut kas aizķerties. Ja aizķerās, tad lūdzu sakiet, jo man kaut kas ar internetu pēdējās dienās laikam biezas gaiss un netiek cauri, saulīt sasildījusi ļoti. Tad parunāsim par to, kas ar mums un ap mums notiek. Un, ja es eju mazliet uz priekšu, tad galvenais jau kas ir tas, ka mēs jau visi vēlamies justies labi, neskatoties uz to, kas ir apkārt, neskatoties, kāds mums ir dzimums, vecums un ģimenes stāvoklis, bet gribam būt labi fiziskā formā un būt spējīgi dzīvot pilnvērtīgi, pietiekoši ilgi un pietiekoši labi, varbūt tā varētu teikt. Un viena no mērķiem, ko es gribu savā prezentācijā jums uzsvērt un novēlēt, es gribu iedvesmot jums pārmaiņām dzīvē un saprast, ko mēs gribam. Un ja mums tas ir skaidrs, tad mēs arī to varam realizēt. Un mēs visi taču gribam būt ilgstoši, kā jau teicu, veseli un būt arī spējīgi piedzīvot. Piedzīvot dzīvi arī pēc 60, pēc 70. Es tūdaļ būšu šogad gatavojos pārkāpt 7 gadus slieksni un ļoti gribu piedzīvi turpmāk arī tikpat intensīvi un pilnvērtīgi, kā esmu to darījis līdz šim. Un mūsdienās tas ir ļoti apdraudēts. Tas ir ļoti apdraudēts, jo tas, kas notiek ap mums, ir diezgan briesmīgi. Vēl man ļoti patīk savas prezentācijas sākt ar šo fotogrāfiju, kurai principā pēc dažām dienām ir 17 gadi, nevis 17 gadi no tā brīža, kad tā tiek uzņemta. Manai mazmeitai palika jūnijā 17 gadi. Šeit ir manas māmiņas,
85. dzimšanas dienu laikam. Un mums visiem ir jāpadomā par to, vai mēs esam droši, ka arī pēc 10, 15, 17 un varbūt vairāk gadiem visi būs kopā ar mums un visi būs veseli. Mana māmiņa, diemžēl, vairs nav kopā ar mums, kaut gan es domāju, ka vēl būtu varējusi būt kādu laiku, nu varbūt ne gluži līdz 100 gadiem izdotos, bet noteikti ilgāk, ja mēs būtu zinājuši to, ko mēs zinām tagad, toreiz, pirms šiem 17 gadiem. Jo, es teikšu tā ļoti skarbi, viņa, diemžēl, kā ļoti daudzi mūsdienās nomira badā. Ne tāpēc, ka viņa nebūtu pēdusi, bet tāpēc, ka viņai pietrūka ļoti būtisku uzturvielu, kuras ir vajadzīgas, lai nodrošinātu organismu pilnvērtīgu darbību, un pēc 80 gadiem viņa sāka brukt. Un medicīna vairs neko nevarēja līdzēt. Kaut gan par medicīnu mēs bijām abi divi ar ļoti lielām cerībām un ar ļoti lielu pārliecību, ka tā ir spējīga mums palīdzēt. Jo mamma strādāja aptiekā visu savu mūžu pie zālēm, un kā jau Liena teica sākumā, es esmu izmācījies zāļu vielu ražošanu un radīšanu un ražošanu un nostrādājis krietnu laiku pie radīšanas, pēc tam pie zāļu ražotāju apgādāšanas, ko vēl tagad nedaudz pat daru. Līdz šā gada beigām, kad galīgi taisos aiziet pensijā no šīs jomas. Mūs, nevienu, ne otru, tas, ko mēs zinājām par zālēm un par medicīnu, nespēja saglābt mūsu veselību, jo man arī sasniedzot 65 gadu slieksni, veselība sāka brukt, un es sapratu, ka ar zālēm es tikai sāku vairāk un vairāk sabojāt citas organismu sistēmas. Es par zālēm zināju ļoti daudz, kā viņas lietot un ko, nebūdams īsti mediķis, bet tomēr saprotot šīs lietas. Un zāles un medicīna patiešām mūsdienu ir visaugstākajā līmenī. Medicīnas zinātne attīstās, bet kas notiek ar mums? Kāpēc mēs esam kļuvuši slimāki nekā agrāk? Kur ir palikusi veselība? Kāpēc cilvēki sāk sabrukt reizēm jau no 40 gadu vecuma un reizēm vēl agrāk? Un arvien biežāk mēs redzam palīgā saucienus. Ar ļaundabīgiem audzējiem jaunam cilvēkam ir jāsavāc milzīgas summas, kad viņam ar kādu no medicīnas paņēmieniem mēģinās izglābt dzīvību, un bieži vien arī tad, ja to izdodas savākt, to neizdodas izdarīt. Kas notiek? Kāpēc? Ja mēs paskatāmies vēsturē, tad jau pirms 2500 gadu, apmēram 400 gadiem pirms mūsu ēras, dzīvoja tāds ārsts un zinātnieks Hipokrāts. Viņš esot teicis, lai jūsu ēdiens ir jūsu zāles. Un šo 2500 gadu laikā nekas nav daudz mainījies. Labākās mūsu zāles ir mūsu ēdiens. Zāles, kas nodrošina nevis izārstēšanos, reizēm arī to, bet galvenokārt nepaliks slimam. Ja cilvēks 10 000 gadu attīstīdamies dabā ēda to, ko viņš varēja savākt, ko viņš varēja noķert, uzturu, kas bija ļoti daudzveidīgs, bija bagāts ar vitamīniem, minerāliem, dažādām fito uzturvielām, nu tie tādi gudri vārdi, ko toreiz neviens nezināja, vienkārši ēda, dabūt, un lai varētu paēst, bija jāsavāc ļoti daudz kas un jānoķer ļoti daudz kas. Pēdējo apmēram 200 gadu laikā, faktiski jau gan pēdējo 10 000 gadu laikā sākās izmaiņas, jo kad cilvēks sāk audzēt labību senajā Eģiptē, tad sākās pirmās izmaiņas un pirmā iešana projām no dabas, kāda tā ir. Protams, tā deva iespēju daudz vairāk cilvēkiem izdzīvot, bet maksājot par to ar savu dzīves kvalitāti lielā mērā. Un it īpaši pēdējo 200 gadu laikā un pēdējo 50, 70 gadu laikā mēs ēdam cilvēku audzētu, speciāli izveidotu šķirņu, speciāli audzētu dzīvnieku un graudaugu un tam līdzīgu produktu, apstrādātus produktus, kurās ir daudz ātro uzturvielu, bet ir ļoti maz augstvērtīgo galveno uzturvielu, kas ir vajadzīgas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu organismu darbību.
Tur trūkst daudzas augstskābes neaizvietojamās, tur trūkst šķiedrvielas, tur trūkst minerālu un vitamīnu, kas ir pilnvērtīgos produktos. Reizē netik lielos, teiksim tā, ja mēs paskatāmies uz savvaļas graudaugiem un uz tiem, kas ir selekcionēti, tad graudi ir daudz lielāki, savākt tik daudz, lai varētu paēst un uzcert maizi, ir daudz vieglāk, bet tas ir daudz tukšāks. Ja mēs paskatāmies uz aktīvo vielu saturu dārzeņos, kas ir, šeit ir dati, kas ir savākti jau krietnu laiku atpakaļ, no 1985. līdz 2002. gadam. Par 57% ir samazinājies uzturvielu daudzums. Ābols paliek tikpat liels, kāds viņš ir, bet viņš ir tukšāks. Un tas, kas ir noticis līdz 2000. gadam, pēdējos 24 gados, šis process turpinās. Un produkts kļūst piesārņotāks arī. Tas varbūt nav tik būtiski, bet piesārņotība lielā mērā ietekmē to, ka mums to ābolu vajag mizot, lai mēs viņu varētu ēst, jo miza ir kaitīga. Bet uz mizas atkal agrāk bija ļoti daudz vērtīgu lietu, kuras mums bija vajadzīgas un kuras mums tagad sāk pietrūkt. Ja mēs paskatāmies uz vairākiem dārzeņiem kopumā, tad mēs redzam, ka izmaiņas procentuāli uzturvielu daudzumu un dažādu ļoti svarīgu organismam lietu daudzums ir samazinājies ļoti ievērojami. Piemēram, folskābe, kas ir ļoti svarīga organismu uzturēšanā, kas ir no dažādiem dārzeņiem iegūstam, samazinājusies par 70%. 4 piekdaļas no visa vajadzīgā gandrīz vai trūkst. 4 piekdaļas gluži ne, tad būtu 8, jā, 79%. 4 piekdaļas trūkst. Un ļoti daudziem produktiem šis elementiem šis līmenis ir ārkārtīgi dramatisks. Ārkārtīgi dramatisks samazinājums organismam vajadzīgās lietās. Mēs varam kļūt tukli un ātri kurēties, jo mēs ņemam tās uzturvielas, kas to dod. Mūsu organisms nespēja darboties pilnvērtīgi, un mēs sākam čīkstēt un rūsēt. Un sāk rasties problēmas tādas, ka mēs vairs nevaram sevi paši īsti labi panest. Arvien vairāk un vairāk mūsu uzturā ienāk īpaši pārstrādātā pārtika. Tā ir tāda pārtika, kādas agrāk vispār nebija. Tā ir pārtika, kur veikalu plauktos stāv ilgi un kura maz bojājās un kura ir izstrādāta tā, lai tā būtu ērtāk nogādājama līdz cilvēkiem, bet šis ērtums maksā veselību un daudziem arī dzīvību. Pie tam ievērojami priekšlaicīgi, nekā viņiem tas būtu vajadzīgi, nekā tas būtu dabiski. Kas tad mūsdienu uzturā ir tas svarīgākais? Izrādās, ka ir tādas lietas, kas tur ir krietni pa daudz, un tādas lietas, kas tur ir krietni pa maz. Un te ir svarīgas ir skābes, kas veido mūsu visa organisma, visu orgānu šūnu apvalkus, jo mēs visi sastāvam no šūnām. Un šūnu apvalkus veido tauki pamatā. Tā kā mūsu šūnas ir tādas mazas fabrikas, kuras ir tauku maisiņos. Tas ir šūnu apvalki. Ļoti svarīgi, lai tie būtu pareizi būvēti. Un tie sastāv no veselas rindas dažādām taukskābēm, un tās dalās dažādās grupās. Omega-3, omega-6, omega-9 piesātinātie tauki. Un izrādās, ka ir dažas grupas, kuras mēs savā uzturā uzņemam ievērojami vairāk nekā agrāk, un citas, kuras mēs uzņemam krietni mazāk nekā agrāk. Omega-6 grupas taukskābes, 500% no tā, kas mums ir vajadzīgs, ir mūsu uzturā. Omega-3 taukskābes tikai 30%, 70% pietrūkst. Ir tādas lietas kā polifenoli, kas nodrošina, kas ir antioksidanti un ļoti, ļoti spēcīgi stabilizē organismu, samazina skābo vidi organismā, neļauj tam paskābināties. Ļoti būtisks ir šķiedrvielas, kas pabaro mūsu zarnu traktu, jo mēs neesam gaļas gabals ar smadzenēm vienā galā, mēs esam vesela planēta, kuru apdzīvo dažādas dzīves būtnes, ar kurām mums ir noslēgti līgumi, tā varētu teikt. Viņas palīdz mums mēst viņiem, mēs viņus turam badā, mums sāk kļūt slikti. Beta-glikāni, kas ir svarīgi imunitātei, kas ir tajos pašos labajos, svaigajos ābolos un ābolu mizās un vēl citos produktos. Vitamīni,
par kuriem bieži saka, ka mums ir avitaminoze, ka mums viņa trūkst. Vitamīni izrādās, ka mūsu uzturā ir 80% no vajadzīgā daudzuma vēl joprojām ir, bet mēs viņus vienkārši nevaram uzņemt, jo mūsu organismā šīs izjauktās taukskābju struktūras dēļ šūnas nesaņem to, kas viņām ir vajadzīgs, un netiek vaļā no tā, kas viņos ir liekas. Toties cukuru mēs uzņemam 1100% no tā, kas mums ir vajadzīgs, milzīgu daudzumu. Daži mikroelementi, kā nātrijs, ir pa daudz, citi, kā kālijs, magnīs, ir pa maz. Nu, te varētu uzskaitīt citus. Rezultātā tātad mēs uzņemam par daudz omega-6 taukskābes, cukuru un dažus elementus kā nātriju. Un tā rezultātā mēs iegūstam ar ārkārtīgi kalorijām bagātīgu uzturu mūsu ikdienā, kura uzturvērtība ir ārkārtīgi zema. Un rezultātā mūsu organismā veidojas patoloģiska situācija. Patoloģisks ir tāds pēc medicīnas jēdziena, kas faktiski nav spējīgs dzīvot. Kas ir izmainījies tik tālu, kad viņš vairs nav spējīgs pastāvēt un dzīvot. Un mums ir patoloģisks taukskābu proporcijas, patoloģisks antioksidantu polifenolu trūkums organismā, patoloģisks prebiotiķu trūkums, patoloģisks 1,3,1,6 beta-glikānu trūkums, patoloģisks glikēmiskais indeks. Tas ir cukuru dēļ. Patoloģija vairākos līmeņos. Un tā rezultātā sākās hroniskās saslimšanas. Un tā rezultātā veidojas tā saucamais hroniskais iekaisums. Ja runājam par šīm taukskābēm, kas ļoti svarīgas, lai mūsu šūnas spētu darboties un spētu uzņemt arī to, kas mums pārtikā ir daudz, tas neietu garām. Tad šī omega-6, omega-3 balans, šī proporcija vēsturiski ir bijusi 1:1 mūsu organismā. Ir speciāls aprēķināšanas metodas, kā to aprēķina. Ja līdz 1850. 1900. gadam vēl šī proporcija turējās, pēc tam, kad senajā Ēģiptē sāk audzēt labību, viņi sāk jukt ārā. Ja viņi vēl turējās proporcijā 3:1, ko zinātne iesaka, ka tas vēl nodrošina mūsu organismam pietiekami pilnvērtīgu darbību, tad 1960. gads bija pagrieziena punkts. Kad sākās intensīva lauksaimniecība, intensīvā šķirņu veidošana un kultivēšana, intensīva lopkopība, audzēšana fermās, nevis dabiskā veidā, un daudz lopkopība, putnkopība un vispārējais, un līdz 2020. gadam, līdz patreizējam laikam, vidēji šī proporcija omega-6 pret omega-3 ir kļūsi apmēram 15:1 vairumam cilvēku, kad mēs pamēram, kas nodrošina to, ka mūsu organisms sāk brukt kopā jau sākot no mājas, varētu teikt. Un ja daudzās rietumu valstīs un arī pie mums mēdz būt, ka šī proporcija omega-6 pret omega-3 ir 25:1 vai pat sliktāk, tad tas ir pilnīgi noteikts cēlonis un iemesls, kāpēc mēs vairs nevaram būt veseli, normālos apstākļos. Tas ir normāli ēdot it kā daudzveidīgu uzturu, bet mēs nespējam nodrošināt, lai mūsu organisms saņemtu visu, kas tam ir vajadzīgs. Ja mēs salīdzinātu šīs taukskābes omega-6 un omega-3 ar automašīnu, kur mūsdienu modernajās mašīnās ir 2 pedāļi, gāze un bremze. Ja omega-3 ir bremze, omega-6 ir gāze. Omega-6 mums darbojās perfekti, bet bremžu praktiski nav. Un tiklīdz mēs uzminam uz gāzi, mēs pabraucam taisnākā posmā ātrāk, mūsu mašīna skrien, nāk līkums, nobremzēt mēs nevaram, vēl kaut kādus dažus līkumus mums izdodas izņemt, bet tāpatās mums nākās uzmīt vēl uz gāzi un mūsu mašīna skrien, kā jums šķiet, ar ko beigsies tāds brauciens? Lielākoties tas beigsies ar katastrofu. Un tieši tāpatās notiek ar mūsu veselību, ar mūsu dzīvi. Ļoti daudziem dzīve beidzas ar katastrofu, ar smagām ciešanām, ar smagām slimībām, ar smagām problēmām. Omega-6, omega-3 taukskābju grupa mūsu organismā ir atbildīgas arī vēl par citām daudzām lietām. Dažas no tām ir ļoti svarīgas, kā piemēram asins sarecēšana,
šūnu augšanas stimulēšana, iekaisuma kontrole, kur omega-6 veicina šos procesus, toties omega-3 tos kontrolē. Attiecīgi atkal šķidrina asinis, kontrolē šūnu augšanu, jo, ja mums šūnu augšana tiek stimulēta nekontrolēti, mums sāk pēkšņi veidoties organismā kaut kas nepareizs. Sāk pēkšņi strauji kaut kas augt, ne tāds, kas ir vajadzīgs, un nav, kas to piebremzē un nokontrolē, tas ir trūkst omega-3. Un arī iekaisuma kontrole ir traucēta, un mūsu proporcijā 15:1 vai sliktākā. Mūsu ķermenī, šūnu līmenī un visos orgānu sistēmu līmenī attīstās kontrolēts iekaisuma process. To sauc par hronisko iekaisumu, jeb zinātnieki to sauc par kluso slepkavu. Jo tam augot un attīstoties, mums nekas īpaši nesāp. Kamēr vienā brīdī pienāk brīdis, kad kaut kas pārplīst, trūkst tā vieta, kas katram mūsu organismā ir smagā, ir vājāka, un veidojās vesela plejāde dažādu slimību, vesels zvaigznājs. Ja mēs katru to gribētu šo slimību ārstēt, mums nāktos iet uz visiem kabinetiem poliklīnikā vai slimnīcā un griezties pie visiem speciālistiem. Jo gan sirds slimības, gan elpošanas slimības, gan asinsvadu slimības, gan zarnu trakta slimības, gan kaulu slimības un artrīts, gan seksuālie traucējumi un arī auglības traucējumi, gan diabēts, gan demence, gan vēl vesela rinda citu, kā kolīts, nefrīts un migrēnas. Liela daļa cilvēku nezina nemaz visus nosaukumus, kaut gan mūsdienās mēs jau zinām tik daudz slimību nosaukumus, jo tās ir arvien vairāk un vairāk. Un ja mēs ejam pie ārsta, tad mēs ejam uz vienu kabinetu pie kardiologa, viņš mums ārstē kaut ko saistītu ar sirdi, dod pret asinsspiedienu un pret holesterīnu zāles, nodzēš, aizlīmē lampiņu signālu, ka kaut kas nav kārtībā pašos pamatos. Jo pamatos ir svarīgs ir hroniskais iekaisums, kas ir pašā centrā. Un izrādās interesantākais ir tas, ka sakārtojot pareizi savu uzturu, pievienojot to, kas mūsu uzturā pietrūkst, mēs varam izdzēst šo hronisko iekaisumu. Mēs pakāpeniski viņu varam samazināt un varam izdzēst pavisam. Un tad ar mūsu ķermeni notiek brīnumu lietas, jo mūsu ķermenis ir apbrīnojams instruments, un viņš pats spēj ļoti daudz ko atrisināt. Un lielākā daļa no šīm slimībām vienkārši pašas atkāpj. Nevis ar zālēm, bet ar to, ka mēs sakārtojam organismu pamatus. Nav svarīgi, ka mēs kaut ko vienkārši padzersim, bet ka mēs patiešām sakārtosim organismu pamatu. Ja mēs zinām, ka mums ārkārtīgi daudz pietrūkst šīs omega-3 augstskābes organismā, tad kā mēs to varam zināt? Patiesībā ir pazīmes, kas rāda. Ja mēs ar zinošu aci skatāmies uz cilvēkiem, kurus mēs satiekam, mēs varam noteikt, ka jā, viņi dzīvo badā. Reizēm viņi ir ļoti labi pēduši, un reizēm viņiem grūti kontrolēt savu ķermeņa svaru, un reizēm viņiem grūti kontrolēt ēšanas paradumus. Bet viņi dzīvo badā, jo viņiem trūkst šīs pašas omega-3 augstskābes un citas būtiskas uzturvielas. Un par to rāda gan enerģijas trūkums, gan sāpes locītavās, gan sirds un asinsvadu slimības, tātad augsts asinsspiediens un holesterīns, gan depresijas, galvas smadzeņu lietas, gan atmiņas pasliktināšanās, arī svara palielināšanās un arī imunitātes samazināšanās. Un cilvēki sāk bieži un smagi slimot ar infekciju slimībām, jo organisma aizsardzība ir sagrauta arī. Un te es tomēr gribētu pieminēt lietu, ja mēs visi zinām, kāda liela epidēmija bija pasaulē, pandēmija, kā mēs saucām. Lielā mērā viņa ir nevis tāpēc, ka mūs uzbrūk briesmīgs vīrus, jo briesmīgi vīrusi vienmēr ir bijuši pasaulē. Vīrusi un baktērijas un dažādas infekcijas, bet tāpēc, ka cilvēku aizsardzība ir ļoti, ļoti sagrauta. Un tiklīdz šis vīrus sāk izplatīties, tā cilvēki masveidā sāk slimot un vēl vairāk to saražot un vēl vairāk to izplatīt. Arī lielās slavenās epidēmijas pasaulē, kā spāņu gripas un visas ir bijušas un notikušas tad, kad cilvēku organisma aizsardzība ir bijusi īpaši samazināta. Tas ir bieži vien pēc bada gadiem un pēc kara gadiem.
Ja mēs paskatāmies vēsturē, mēs to varam uzzināt. Bet mēs dzīvojam šobrīd, 21. gadsimtā, kad ne tikai tā zinātne, medicīnas zinātne, kas ir attiecināma uz slimību ārstēšanu un slimību diagnosticēšanu, bet ir iespējas arī izmantot zinātnes sasniegumus, lai noteiktu, cik teiksim, pilnvērtīgs ir mūsu ēdiens un cik daudz tad mums pietrūkst šīs ārkārtīgi svarīgās lietas organismu pamatos, kāda ir mūsu taukskābes struktūra. Vai mēs atrodamies tajā drošajā zonā, kur omega-6 pret omega-3 ir zem attiecības 3:1, ja mēs atrodamies zem ūdens un slīkstam. Tur, kur šī attiecība ir 15:1 vai sliktāka, kur mūsu organisms lēnām slāpst nost. Un, lai to noteiktu, mums nav jāskatās tikai uz pazīmēm, kuras mēs redzam fiziski un varam minēt, kā tas ir, bet mēs varam izmantot modernas analīžu metodes, kuras ir attīstījušās visgājušā gadsimta laikā, un šajā 21. gadsimtā beidzot kļuvušas pieejamas plašam cilvēku lokām. Un tas ir chromatogrāfiska šūnu struktūras analīze, kuru sauc par sausā asins parauga testiem, un šobrīd mums ir pieejami veseli 3 jau tādi, un būs vēl vairāk, un galvenais ir tas, kas ir vidū, balansa tests, kurš nosaka šo augstskābes struktūru. Ir arī D-vitamīna tests, kurš nosaka D-vitamīnu saturu šūnu struktūrā, ja paliekošo uzkrājumu, nevis asinīs, ko mēs bieži vien varam dabūt ar recepšu medikamentiem, D-vitamīnu uzraut augšā, bet struktūrā viņš nemaz nav. Mēs varam kontrolēt. Mēs varam noteikt, kur mēs esam tagad, un varam kontrolēt regulāri, kā es to daru jau 10 gadus. Un tas ir vērtīgākais sasniegums manā dzīvē, ka es uzzināju par šo testu un sāku sakārtot šos organismu pamatus. Ļoti vienkārši sagatavot mājas apstākļos, jebkurš cilvēks var interneta veikalā nopirkt testa komplektu, sagatavot paraugu un aizsūtīt uz ļoti kompetentu laboratoriju. Es izmantoju, iesaku citiem, un arī daudzi mani kolēģi izmanto laboratoriju Vitas Analytical Services Norvēģijā, kura ir vispieredzējušākā laboratorija šādu asins parauga testu veikšanā, un kura šobrīd ir veikusi jau ar mūsu uzņēmumu Zinzino piegādātiem paraugiem, teiksim, jau vairāk kā 1,5 miljonu testu. Tā ir vislielākā šāda veida datubāze pasaulē. Tā ir vislielākā pieredze, kāda ir sakrāta pēdējo apmēram nepilnu 20 gadu laikā. Un mums ir iespējas to izmantot. Mums ir iespējas sevi pārbaudīt un sakārtot, un tas dod fantastisku rezultātu. Ja šobrīd pēc šiem testiem šeit ir tikai 1,200,000, neesmu izlabojis šo bildīti, jau ir pāri par 1,500,000. Eiropā tikai 5% cilvēku ir proporcijā 3:1. Tie cilvēki, kur jau ir zinājuši līdz šim, ka omega-3 ir svarīgs, kur ir zinājuši līdz šim, ka ir jāsako līdz savam uzturam, jāatsakās no dažām uzturu pārtikas produktu grupām un citas jālieto vairāk, tie sastāda no tiem, kuri veikuši testus apmēram tikai 20%, un tiem šis omega-6 pret omega-3 proporcija parasti ir zem 10:1. No lielākās daļas tirgū pieejamajiem omega-3 produktiem vai zivju eļļām lietojuši cilvēki, kuri ir lietojuši jau regulāri tos, viņi nav sasnieguši proporciju 3:1. Arī es to nebiju izdarījis, kaut gan zināju, ka tas ir jādara pirms tā laika, pirms 10 gadiem, kad es uzzināju par šīm iespējām. 75%, kuri ir cilvēki, kuri nelieto šo omega-3, nekādus omega-3 uzturu bagātinātājus un neseko līdz savam uzturam īpaši. Viņiem šī proporcija jau ir 15:1 vai sliktāka. Un tas ir tiem, kuri ir veikuši šīs analīzes. Lielākā daļa, ja mēs zinām, cik pasaulē ir cilvēku, un ja mēs zinām, ka ir tikai 1,5 miljons veikuši šīs analīzes, tad lielākā daļa pagaidām nenojauš, ka to vajadzētu darīt,
nav aizdomājušies līdz tam, ka tam būtu jāseko līdzi un ka tas būtu jādara, viņiem tas varētu būt vēl sliktāk. Jo tie, kas jau veic analīzi, tie jau ir sākuši domāt, pag, te kaut kas ir, man vajadzētu pārbaudīt sevi un sākt domāt. Pie visas šīs diezgan pesimistiskās ainas ir viena ļoti laba un optimistiska aina. Tad, kad sāki saprast, ka lielākā daļa omega-3 produktu nedod rezultātu, tik strādāts pie tā, kā tad atrisināt šo problēmu. Un šobrīd mums ir pieejami produkti, ar kuru palīdzību lielākā daļa cilvēku, kuri tos akurāti un atbilstoši savam svaram un atbilstoši savām analīzēm lieto, var sasniegt šo balansu 3:1 120 dienās vai nedaudz ilgākā periodā, atkarībā no katra paša uzņēmības un atkarībā arī no organisma spējām to uzņemt. Un tas ir vienkāršāk nekā jebkas cits. Jo ēdam karoti, papildus produktu eļļu, kura satur ļoti efektīgi organismā nonākošu omega-3 kompozīciju. Tas ir tik vienkārši. Un galvenais, ka ar to var izglābt savu veselību un dzīvību. Es savu veselību uzskatu, ka šajos 10 gados esmu izglābis 3 reizes. Jo man 3 reizes ir bijis zvans. Tā, ko sauc par kaulaino vai ar izskapti, vai kā ir stāvējusi pie manām durvīm 3 reizes. Pateicoties tam, ka es biju sakārtojis šos pamatus, viņa vēl iekšā netika. Un es ceru, ka vēl netiks diezgan ilgu laiku, un novēlu to arī jums. Tie nav kaut kur šķūnī Indijā vai pagrabā Polijā saražoti produkti un izdomāti materiāli. Aiz tiem stāv ļoti nopietnu zinātnieku darbs, mūža darbs, kuru šī metode, šī pieeja un šī iespēja ir viņu mūža darba rezultāts. Šeit ir doktors Pols Kleitons, kurš ir veltījis praktiski visu savu mūžu uzturu zinātnē un pētījumiem, kā sakārtot veselību ar uzturu. Doktors Ola Eide, kurš ir izstrādājis balansa eļļu, un vēl vesela plejāde citu, kuri šobrīd strādā pie mūsu produktu uzlabošanas, kuri kļūst arvien labāki, lai mēs arvien vieglāk un arvien efektīgāk varētu saglabāt savu veselību, neļaut tai sabrukt un nonākt slimību verdzībā un medicīnas verdzībā, kas bieži vien noved, ir vienvirziena ceļš. Kas tad tas tāds ir, šī omega-3? Dabīgajā vidē šī omega-3 ir daudz kur sastopama, ir maz sastopama virs zemes avotos. Lielākoties viņa veidojās aļģēs, kuras aug augstajos okeāna ūdeņos. Un ir daļēji arī sastopamas mūsu saldūdeņos, bet mazāk. Un lielākoties viņas omega-3 tur ir dabīgi stabilizēta ar antioksidantu polifenolu, kurš saglabājās kopā ar omega-3 gan zivīs, gan šajos ūdensaugos, gan arī zivīs. Būtība ir tā, omega-6, par kurām mēs runājam, ka mēs viņu apēdam ļoti daudz, ir ļoti stabila un nebojājās karoties ar gaisu, nebojājās ilgstoši glabājoties kaut kur. Omega-3 toties tik līdz mēs viņu izdalam laukā no vides, kur viņa ir, un attīrīšanas procesā pazaudējam šos polifenolus, ātri iet bojā un pārvēršās piesātinātajos taukos vai mūsu organismam pat kaitīgos produktos kā transtaugskābēs un tam līdzīgās lietās. Tātad zivīs un jūras zālēs šī omega-3 ir stabila. Ja mēs viņu gribam attīrīt un iegūt, mums, diemžēl, neizdodas viņu dabūt kopā ar šiem polifenoliem. Tāpēc ir izstrādāta formula, kurā ir, teiksim tā, atjaunots šis dabiskais omega-3 kombinācija ar stabilizatoru polifenoliem. Un ir izveidota balansa eļļa, kuru sākotnējo versiju izstrādāja zinātnieks Ola Eide savas veselības dēļ faktiski, kuras galvenā sastāvdaļa tātad ir zivju eļļa, augstas kvalitātes zivju eļļa no īpaši mazajām zivtiņām. Te ir arī kāpēc un kā tas ir darīts.
neiedziļināšanos detaļās pārāk šobrīd, jo lielajās zivīs vairāk arī sakrājas smagie metāli un citi piemaisījumi, un to ir grūtāk attīrīt, un to ir vieglāk sabojāt attīrīšanas procesā, kas ir noticis ar ļoti daudzām eļļām, kuras nonāk aptiekās un vispār šajā omega-3 tirgū. Mūsu zinātnieki ir sakombinējuši šo izcilās kvalitātes zivju eļļu ar īpašu augsti spiestu olīveļu no neapstrādātām olīvēm, negatavām olīvēm no Spānijas, kas arī ir iegūti no īpašas šķirnes olīvu kokiem. Šī olīveļa satur ievērojami daudzas reizes vairāk polifenolus nekā jebkura olīveļa, kuru jūs varēsiet nopirkt veikalā. Un tas ir ar vienu mērķi atlasīts, lai saglabātu šo omega-3 mūsu organismam pieejamu gan pudelītē, gan pēc tās apēšanas, kad mēs jau esam šo karoti iedzēruši vai šo kapsulu, kas nu katram mums ir pieejamāks un kas katra mūsu organismam ir labāk uzņemams. Visas šīs, teiksim tā, ir stingri kalibrēti omega-3 augstskābju daudzumi, kuri ir šī produktā, šī balansa eļļā. Un attiecībā vērtējot šos daudzumus, kas mums būtu organismam jāuzņem dienā, ļoti svarīgi ir uzņemt tos atbilstoši ķermeņa svaram. Nevis 2 kapsulas dienā, kā tas ir noteikts bieži daudziem citiem omega-3 produktiem un daudzām zivju eļļām, bet atbilstoši ķermeņa svarām, atbilstoši daudzumu, jo mums katram ir dažāds šūnu skaits un šūnām ir dažāds patēriņš. Tātad mūsu balansa eļļa pirmkārt nav zivju eļļa. Ja jums kāds teiks, ka Zīno tirgo pārcenotu zivju eļļu, tad tas nebūs taisnība. Viņš vienkārši to nesapratīs un nezinās, ko viņš runā. Šis produkts ir kaut kas daudz vairāk, kur ir 60% tātad šī zivju eļļa, 40% olīveļļa, un šo produktu izstrādājot, izrādās. Zinātnieki mēģināja sasniegt mērķi saglabāt omega-3, lai tas neietu bojā, un iegūt 1 + 1 ir 2. Izrādās, ka šo produktu izstrādes gaitā tika iegūta eļļa, iegūts mūsu organismam vajadzīgs ēdiens vai produkts, kura vērtība izrādās 1 + 1 ir 10, jo polifenoli paši par sevi, šie ārkārtīgi augstas kvalitātes polifenoli, darbojas kā ļoti labi antioksidanti, palīdz pasargāt mūs no oksidatīvā stresa, palīdz pasargāt mūsu organismu no paskābināšanās un vēl veselu rindu daudz citu lietu. Šī unikālā uz analīzēm balstītā recepte pieejama dažādos variantos. Cilvēku organismam var būt dažādas spējas uzņemt augstskābes. Ir tādi, kuri nespēja uzņemt augstskābes, tā man ziņo, ka internets ir nestabils. Es ceru, ka mani vēl var dzirdēt pietiekoši labi. Vienkāršākais variants ir klasiskā balansa eļļas recepte, kura ir veidota, kā jau bija iepriekš minēts, tātad zivju eļļas kombinācija ar olīveļu, un tā ir eļļas formā, un tā ir šobrīd vispieejamākā, vislētākā, un faktiski arī vislētākais omega-3 produkts tirgū, ja mēs paskatāmies uz tā efektivitāti un saturu. Jo bieži vien cilvēki saka, jūsu produkts ir dārgs, salīdziniet saturu dažādiem omega-3 produktiem, ko jūs redzat aptiekās un šai balansa eļļai. Jūs redzēsiet, ka EPA un DHA procentuālais sastāvs šajā produktā ir daudz augstāks nekā tur. Un bieži vien tur jūs vienkārši dzerat 10 reizes atšķaidītu konjaku, salīdzinot tādā veidā. Ir cilvēki, kuri kaut kāda iemesla dēļ no organismas nepietiekami pārstrādā taukus. Varētu būt izoperētas kādas sistēmas, žults pūšļa traucējumi, aknu darbības traucējumi, kura dēļ nevarētu un nevajadzētu lietot parasto balansa eļļu,
ir izstrādāts ūdenī šķīstošais variants, kur omega-3 produkts, faktiski tā pati balansa eļļa, ir savienota ar emulgātoru. Tā ir tā pati sistēma, ko pārtikas rūpniecībā izmanto jau sen, kurā no augu taukiem iegūst margarīnu, kas ir skaitās ūdenī šķīstoši daļēji, ja, un dažādas citas sistēmas. Ir izmantota šī sistēma, un šis produkts daudz vieglāk uzņemās un pārstrādājas cilvēkiem, kuriem ir problēmas. Ir cilvēki, kuriem dažādu apsvērumu dēļ viņi negrib lietot produktus no zivīm. Kam ir bijis kāda saistība, tas ir vegāniem, un mums ir izstrādāts arī vegāniem draudzīgs produkts, kas faktiski ir nākotnes produkts. Jo, ja mēs gribēsim visi tie miljardi, kas mēs esam uz pasaules, uzņemt omega-3 tik, cik mēs gribam, mēs ļoti ātri izēdīsim okeānus. Mums būs jāmeklē variants, kādā veidā to atrisināt, un šis variants ir atrasts, izstrādāts un patentēts. Un tā ir mūsu vegānā versija, kura iegūta patiešo no aļģēm. No aļģēm, kuras tiek audzētas tīrā ūdenī, ūdens caurplūdes sistēmās, un šobrīd tā vēl ir dārga, bet tās pieejamība kļūs arvien labāka un labāka, un ļoti daudziem cilvēkiem viņa pat strādā labāk. Ir izstrādāts arī variants cilvēkiem, kuri galīgi nevar iedzēt nekādu eļļu. Ir izstrādāts variants, kur faktiski vairs nav eļļas formā, bet ir izkrita vārds no atmiņas, bet nekas, tas nav tik svarīgi varbūt, bet ir citādā formā omega-3, kur tas ir vairs nav vajadzīgs, varētu teikt, koncentrētā veidā ar papildus polifenoliem, kur ir izmantoti arī polifenoli no kakao un vēl kaut kas cits, lai to stabilizētu, kur mums nav jādzer tik daudz eļļas formas, bet mēs varam šo formu, teiksim, kapsulu uz 30 kg ķermeņa svara. Tātad dienā 120 kg cilvēkam vajadzēs 4 kapsulas, 60 kg 2. Tas ir vēl viens variants, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem mēs varētu palīdzēt. Kas tad notiek ar mums tad, kad mēs sakārtojam šo balansu, sakārtojam šo taukskābju struktūru? Izrādās, ka ir vesela rinda veselības uzlabojumu un veselības aizsardzības organizāciju konstatētu lietu, kuras sakārtojas un uzlabojas no taukskābju profila sakārtošanas. Bet 3 galvenās lietas, kuras es gribu pieminēt, tātad ir normāla smadzeņu darbība, kas mums ir svarīga jebkurā vecumā. Skolniekam ir svarīgi, lai viņš varētu mācīties un lai viņam būtu spēja noturēt uzmanību un lai viņam nebūtu stress. Pieaugušajam stresa noturība un daudz citas lietas. Un, uz vecumu nāk demence un dažādas citādas problēmas arī cilvēkiem, no kuru mēs varam atvirzīt iespējami tālu, ja mēs sakārtojam un mums ir normāla smadzeņu darbība. Normāla sirdsdarbība ir ļoti maigi teikts. Jo, ja mums ir sakārtotas taukskābju struktūra, mēs zinām, cik daudz cilvēku mūsdienās dabū infarktus, insultus, jau sākot no diezgan agra vecuma. Pat no 30 gadiem jau sāk parādīties šīs pēkšņās, it kā ne no kurienes radušās saslimšanas. Izrādās, ka no 10 cilvēkiem, kuriem draud pēkšņa nāve, no infarkta vai insulta, mēs sakārtojot šo taukskābju struktūru, 8 cilvēki var palikt dzīvi. Nevis padzerot kaut ko drusciņu, bet tiešām sakārtojot šo struktūru un kontrolējot, lai mēs nonāktu balansā zem 3:1 un dabūtu pietiekamu omega-3 līmeni. Padomājiet, ka no 10 sev pazīstamiem cilvēkiem, kuriem var draudēt šīs lietas, jūs varat 8 izglābt. Tāda iespēja pastāv, pastāstot par to, ko es stāstu jums šodien. Un normāla imūnsistēmas darbība nozīmē tikai to, ka katrs, kurš mūs uzšķaudīs vīrusus, vai katra baktērija, ko mēs dabūsim iebāžot mutē netīru augli vai kaut ko tādu nejauši, ja, nepadarīs mūs slim. Mūsu imūnsistēma mūs pasargās, mūsu varti, kas nodrošina mūsu organismu drošību, būs slēgti. Ja mēs paskatāmies uz mūsu veselību,
kā uz galdu. Šeit ir redzams galdiņš. Iedomāsimies, ka galdiņam nav nevienas kājas. Mēs turam rokā šo apaļo galda virsmu. Lūk, mēs turam rokā, un tiklīdz mēs viņu palaidām vaļā, tā viņa mūsu veselība sabrūk. Ja mēs uzliekam viņu uz vienas kājas, man te nav nekas tāds, ir gan, ka es varētu jums nodemonstrēt. Uzliekam šī gadījumā vienu kāju mūsu galdiņam, uzliekam viņu virsū, un pops. Viņš vairs nekrīt, bet viņš mums visu laiku jātur, jo viņš gāžas. Ja mums ir 2 kājas, mums viņu jau ir vieglāk turēt, un ja mums ir 3 kājas, tad mēs šo galdiņu uzliekam uz 3 kājām, un mums viņš vairs nav jātur. Tā ir simboliski mūsu veselība. Un ir 3 galvenās lietas, kas mums ir jāievēro, lai šis galdiņš stabili stāvētu un negāstos pie katras brīža, kad mēs nejauši viņu palaidīsim vaļā. Un te pirmais tātad un galvenais būs balans, sakārtot mūsu augstskābju struktūru. Tas ir pamats mūsu organismā. Tā ir mūsu pamati. Ja mūsu pamati nav kārtībā, mēs varam krāsot logus un durvis, vienalga mūsu mājas šķiepsies un gāzīsies. Otrs ir šķiedrvielas un prebiotiķi, kas ir ļoti svarīgas mūsu zarnu traktam. Un no tā, kā mūsu zarnu trakts darbojas, kā tas pārstrādā, tas, ko mēs apēdam, kā tiek ražoti enzīmi mūsu zarnās, kas ir ļoti lielā mērā atkarīgi no kuriem ļoti lielā mērā atkarīgi mūsu pašsajūta un arī mūsu smadzeņu darbība. Tas būtu otrais. Un trešais jau būtu vitamīni un minerālu vielas, kas būtu jāpieliek uzturam klāt tik daudz, lai nodrošinātu to pilnvērtīgu daudzumu, ko mums katru dienu vajag. Ja mēs šīs 3 lietas sakārtosim ikdienu, katru dienu, jo katru dienu mēs ēdam, un ja mēs katru dienu ēdam nepilnvērtīgu uzturu, mēs katru dienu barojam savu slimību. Ja mēs ēdam pilnvērtīgu uzturu, kurā ir viss tas, ka ietrūkst mūsu nepilnvērtīgajā uzturā, jo nopirkt pilnvērtīgu mēs īsti vairs nevaram, mēs barojam savu veselību un uzturam to dzīvu un uzturam šīs kājiņas galdiņam, lai viņas nenopūst. Tas arī ir mūsu zinātnieku ieteiktais veselības protokols, kas ir tiešām 3 produkti, kas izraisa ļoti pozitīvas un ļoti, ļoti efektīvas pārmaiņas mūsu organismā. Tātad šeit tie 3 soļi - balanss, atjaunošana un atbalsts, ko dod šie 3 produkti. Mums ir iespēja pielikt klāt vēl vienu produktu, kurš ir bijis pazīstams pasaulē arī vairākus tūkstošus gadus, un tas ir safrāns. Un izrādās, ka tas ir tāds interesants līdzeklis, kas agrāk bijis pieejams tie imperatoriem un zinātniekiem. Tagad mēs viņu katrs varam dabūt, un pie tam par ļoti demokrātisku cenu, kas saucās Viva, un kas faktiski ir spā mūsu smadzenēm un nodrošina mūsu pašsajūtu. Laimīgu dzīvi, labāku miegu naktī, labāku, optimistiskāku skatu uz dzīvi. Cilvēkiem, kuriem ir daudzas stresa problēmas un dažādas lietas, tas var pilnīgi izmainīt viņu attieksmi pret dzīvi un sajūtas pret dzīvi. Bija vesela rinda dažādu produktu, un tagad izskatās arī, ka šeit ir daudz, bet faktiski šeit ir tikai 3 grupas. Augšējā rindiņa, tās ir analīzes, ar kurām mēs varam noteikt savu pašreizējo stāvokli un kontrolēt mūsu uzlabošanos. Otrs ir balansa produkti, kas nodrošina augstskābju struktūras sakārtošanu. Trešā rindiņā ir tātad vitamīni, minerāli, D vitamīns vēl, Viva un Protekts, kas ir beta-glikāni, kas imūnsistēmai palīdz. Trešā rindiņa ir uzturam un arī ārējam skaistumam, ko mēs varam uzlabot. Ir tīpaši man patīk zimzīnos ādas serums. Tas arī ir ļoti interesants produktiņš. Tas ir produkts, kuram ir slepenais ierocis un ar ko mēs varam daudzas ādas problēmas atrisināt un sadziedēt daudzas lietas. Cik man vēl ir laika? Oi, man galīgi nav. Vajadzētu beigt. Jaunums. Nesen Zimzīno ir nopircis uzņēmumu Hexelis. Tas ir Eiropas uzņēmums, kas ražo arī ļoti vērtīgus produktus. Drīz tie tiks
pārveidoti Zino brendā, bet šobrīd mums ir ļoti vērtīgi produkti, kurus mēs varam atrast mūsu internetu veikalā zem sadaļas Brand Shop. Ja kādam interesē vairāk, variet iedziļināties par to. Kādi ir ieguvumi mūsu veselībai? Jebkurā dzīves posmā, sākot ar māmiņu, kuru iznēsā mazuli, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie organismu pamati būtu kārtībā. Un tie nodrošina dzīves sākumā veselīgu smadzeņu attīstību, iespēju, ka bērnam nebūs alerģijas un nebūs dažādas astmas un dažādas saslimšanas, kas ir vecu cilvēku kaites, un dažādi sindromi, kas ir liekas neārstējami, kuri faktiski ir radušies tāpēc, ka māmiņa bija badā. Viņai trūka omega-3, un līdz ar to arī daudz citu mikroelementu. Reproduktīvajā vecumā arvien vairāk parādās tas, ka jauni cilvēki nevar tikt pie mazuļa. Reproduktīvā sistēma ir izslēgusies, jo organisms ir badā. Pieliekot klāt omega-3, var šo situāciju izlabot ļoti efektīvi, un mums ir dzīvi piemēri, par kuriem mēs varam pastāstīt, un kuri ir gatavi dalīties ar jums, ja jūs gribat uzzināt vairāk. Vēlāk sākas sirds un asinsvadu problēmas, locītavu problēmas. Lai dzīvotu un varētu staigāt bez spieķa pēc 70 gadiem, ir ļoti vēlams, lai šis omega-3 un omega-6 proporcijas būtu kārtībā un vispār šī augstskābes struktūra būtu kārtībā. Atgriežoties pie tā, ko es rādīju sākumā. Palīdzam sev un saviem tuvajiem cilvēkiem, tiem, kas mums nav vienaldzīgi. Mēs to varam izdarīt, stāstot par šīm lietām, liekot cilvēkiem iedziļināties un padomāt. Tie, kas ir atnākuši šodien pirmo reizi un klausās mani. Mums nav jāskrien reiz kaut pirkt. Par to, ko mēs runājām, pajautājiet cilvēkam, kurš jums ieteica atnākt un paklausīties, pieslēgties un paklausīties, lai viņš pastāsta vairāk. Un viņš jums palīdzēs saprast vairāk un saprast, kā un ko mēs varam izdarīt praktiski. Un ļoti labi būtu, ja katrā ģimenei būtu kāds atbildīgais par veselību, kurš iedziļinātos, klausītos un veidotu tā saucamo veselības pratību. Jo bez tās veselīga dzīve mūsdienās nav vairs iespējama īsti, un jo tālāk mēs iesim, jo vēl sliktāk ar to būs, un vēl grūtāk būs to nodrošināt. Lai mums visiem sanāk viss un no visām pusēm. Un ar to es beigšu savu prezentāciju. Ja vēl ir neliels laiks priekš jautājumiem, ja ir kādi jautājumi, es ar prieku darīšu visu, kas ir manos spēkos un saprašanā, lai uz tiem atbildētu. Paldies par izturību. Paldies tev liels. Man bija ļoti interesanti. Jautājumu nekādu čatā nav. Gribās tev vienu jautājumu gan uzdot. Kādas ir tavas attiecības ar uztura bagātinātājiem? Jo mēs runājam Zino par uztura bagātinātājiem. Man nepatīk šis vārds. Man nepatīk šis vārds, jo lielākā daļa uztura bagātinātāju, kuri ir pieejami aptiekās, tirgu un visur ir saražoti, tāpēc, ka zinātnieki zināja, ka vajag to, vajag šito, un tad tagad mēs visu to sabāžam kaut kur iekšā, uzliekam uz etiķetes, ka tur ir tāds un tāds vitamīns, tāds un tāds mikroelements un tam līdzīgi, un cilvēki tikai ēd un domā, ka būs kaut kāds labums. Īstenībā viņi bagātina toaletes podu, būvē zelta podu mājās, jo tas viss iziet cauri un nekādu labumu nedod. Es pirms 10 gadiem jau zināju, ka bez uztura bagātinātājiem iztikt nevar, lietoju regulāri omega-3, lietoju regulāri visādus vitamīnus un mēģināju atrast visādus brīnumus, ženšeņus un visu ko, kas varētu kaut ko atrisināt, kas deva, kad bija īslaicīgi kaut kādus nelielus efektus, bet veselība turpināja brukt. Kad es uzzināju, ka tas man nav devis neko un mans rezultāts ir sliktāks nekā 10-1, gan tikai nedaudz sliktāks, tad, kad es pirmo reizi uztaisīju. Es sapratu, ka šeit ir ceļš
uz veselību. Un es sāku ar balansu eļļu, turpināju ar Xtendu. Tas ir vitamīnu komplekss. Tad, kad parādījās, sākumā bija pieejama tikai balansu eļļa, tad, kad es sāku izmantot šo veselības pieeju. Šobrīd es lietoju praktiski visus produktus, kādi ir pieejami, un saprotu, ka tas ir labākais, ko es varu sev darīt. Es lietoju balansu eļļu lielākā devā nekā tas būtu normāli, 0,15 ml uz kilogramu, nekā tas būtu optimāli. Tāpēc, kad man neizdodas noturēt šo balansu tik efektīgi, kā man gribētos, un omega-3 līmeni, kā man gribētos, lietoju papildus zinobiotika, tas ir šķiedrvielas. Pilnīgi noteikti lietoju papildus Xtendu un šo mikroelementu un minerālu kompleksu, lietoju Vivu. Ko es vēl lietoju? Nu, šie ir galvenie, ko es lietoju. Un lietoju arī D vitamīnu nedaudz, jo pēc analīzēm spriežot, man organismā ļoti labi turējās līmenis, jo balansa eļļa arī dod uzturošo devu D vitamīnu, kas ir nepieciešama. Mums ir jāpieliek klāt pavisam nedaudz, 1-2 tabletītes dienā. Mūsu D vitamīns. Lietojot citu, var sekot vilšanai. Vai es atbildēju? Es skatos, vēl Sanitai ir jautājumi. Jā, es redzu, ka Sanitai jautājums. Jā, labvakar. Ja jautājumu nav, tad man ir tikai liels paldies, ko Kārlim pateikt. Un vai šo nevarētu palaist panorāmā, to negatīvo ziņu vietā, jo šeit ir risinājums. Nevis tikai sliktais un sliktais. Patiešām paldies, jo mums ir jāizglīto sabiedrību un tiešām panorāmas vērts cienīga lekcija priekš sabiedrības, kā mums pašiem sev palīdzēt. Milzīgs paldies! Paldies, Sanita. Mana lekcija bija gara, un īstenībā to tā īsti labi var izturēt tikai tie, kam jau ir sakārtotas smadzenes. Jo faktiski mūsdienās arvien vairāk ir uzmanības deficīta sindroms, un cilvēki nespēja noturēt ilgāku uzmanību par dažām minūtēm. Paldies! Mēs visi esam sasmīdināti. Man liekas, uz šīs burvīgās, jautrās nots parādot, ka veselība nav bēdu ieleja. Un mēs varam pabarot savus smadzenes. Liels paldies, ka bijāt ar mums šajā siltajā vasaras vakarā. Ja šeit vēl ir kāds no klausītājiem, kurš vēlās mums pievienoties šo sestdienu Zinzino konferencē, laipni aicināti sadzināties ar to cilvēku, kurš jūs uzaicināja, un tiekamies tur klātienē dzīvajā, mācīsimies un dzirdēsim vēl vairāk. Paldies! Jā, būtu ļoti jauki tikties vaigā. Jā, vaigā. Paldies, jauku vakaru visiem! Paldies, Atā. Paldies par izturību. Paldies. Paldies, Kārli, paldies, Liena. Paldies, Sanita. Paldies, forši, interesanti.